Kris Noā ir dziesmu autors, mūziķis, sporta entuziasts un labs cilvēks. Savā mūzikā es laikam neesmu tas dziedātājs, kas runā tikai par skaistiem un super tādiem laimīgiem stāstiem, bet es droši vien stāstu arī par savām pieredzēm un savu kaut kādu to grūtāko pieredžu pusi. Kā rezultātā es gribu būt patiesi pats pret sevi, pārnest arī to savā tēlā, ko es stāstu savā mūzikā, un tad tie skaistie un mani smaidīgie brīži noteikti ir varbūt tajā aizskatuvē, un tad, kad kameras ir izslēgtas, tu iedvesmojies no cilvēkiem, un manuprāt, ka galu galā tu tiešām centies kļūt par sevis labāko versiju šī procesa laikā. Savā ziņā tā atslēga mūzikā un dziesmu rakstīšanā ir tā, ka tiešām es strādāju, es to redzu kā darbu, tas ir apjoms, un līdz ar apjomu ceļās arī kvalitāte. Tāds perfektais radošais process ir gan spontāns, gan strukturēts. Gaidīju draugus, ka man atbrauks pakaļ, un tad es izdomāju paņemt ģitāru rokā un ierakstīt vienu ideju, un šī ideja beigās kaut kādā formātā uzplauka un tapa par vienu no atslēgas dziesmām albumā. Un tad manā gadījumā vārdi nāk paši pēdējie, tad, kad dziesmas melodija un dziesmas forma jau ir sarakstīta no sākuma līdz beigām. Jo, manuprāt, melodija ir mūzikas rakstīšanas karalis, jeb karaliene, un tad vārdi ir tāds izcils veids, kā pastiprināt šo te vēstījumu un patiesībā piešķirt nozīmi. Es joprojām uzskatu, ka sports ir man iedevis ļoti daudz, un pirmām kārtām tā ir tāda disciplīna un apzināšanās, ka nekas nenāk vienkārši tāpat. Patiesībā man ir galvā uzreiz viens padoms, ko es arī būtu sev teicis agrāk sākumā, ka nav tādu vadlīniju, pēc kurām vadīties, respektīvi nav tādu noteikumu, pēc kuriem spēlēt ne muzikāli, ne arī savas personības ziņā. Un neko ar aprēķinu īsti nevarēs izdarīt. Jābūt objektīvam pret sevi un kaut kādā ziņā autentiskam. Auditorija nezina, ko viņi grib, līdz brīdim noliec to viņu priekšā, un tad pēkšņi saka, hei, šis ir tas jaunais labais, ko mēs visi gribam dzirdēt.